Samoilovs Šveicē izcīnījušas sudraba medaļu stādes Elite 16 sērijas turnīrā. Finālā pret amerikānietēm Nasu un Brašere zaudēts 19-21, 18-21. Šobrīd ar Tīnu esam sazinājušies. Labrīt, Tīna, un apsveicu ar kārtējo medaļu. Labrīt, paldies liels, Reini. Es zinu, ka tev ir kaut kas skandināvs un parādāms, kaut kāda ekstra bagāža, kas būs jānogādā uz mājām, vai ne? Tātad visām 3 medaļniecēm ir šādi skaisti govs zvani, tā arī tie saucas, ja? Jā, šie ir tie slavenie štādes govs zvani, par kuriem visi cīnās un mēģina viņus kaut kad savas karjeras laikā izcīnīt. Mums ar Nasu ir ļoti paveicies, ka šis mums jau ir 2. govs zvans, bet jā, šis štādē ir unikāls turnīrs ar visu savu atmosfēru un prestižu, un tāpēc liels prieks, ka mums izdevās ļoti labi nospēlēt. Ja mēģinās iezvanīt, tad visi viesnīcas pamodīsies, ja? Ka tur uzmanīgam jābūt. Jā, jābūt uzmanīgai, jo mums šeit 1 stunda vēl atpakaļ, šeit 7 no rīta, tā kā jābūt ļoti uzmanīgam. Klau, jā, vai tie zvani atšķirās? Jums bija pagājuši gadu par bronzu, šogad par sudrabu, vai tie tomēr visām ir vienādi? Īsnībā ir tieši tādi paši. Mums ir arī tāds pats zvans kā 1. vietai, tā kā viss ir ļoti labi. Klau, jā, par šo 1. un 2. vietu, cīņu par 1. vietu, protams, bet tik līdzīga spēkošanās, kas ir tā mazā niansīte, kas varbūt pietrūka, lai kaut vai vienu setu uzvarētu un pacīnītos jau par izšķirošo 3. Jā, kā tu teici, rezultāts bija ļoti tuvs, un tas nozīmē, ka atšķirība bija tikai 2 punkti 1. setā un 2. setā 3 punkti, un mēs ar treneri noteikti izdarīsim secinājumus, kā tomēr salauzt to spēli par mums par labu. Bet, lai arī tam sudrabam ir bišķiņ tāda rūgtuma piegarša, man šeit mēs ar gadu laikā esam aizvien labāk iemācījušās novērtēt katru to panākumu, kas mums ir, un arī sudrabs ir vienkārši fantastiska medaļa, un mēs esam ļoti, ļoti priecīgs par to un ļoti izbaudam šo momentu, jo tomēr nav bieži tādi gadījumi, ka tu vari priecāties par pasaules stūres augstākā līmeņa medaļām. Noteikti skaists bija arī pusfināls, kurā tikāties ar mājniecēm, šveicietēm. Tev arī mačbumbā, ko realizēja un ievedi savu komandu finālā. Kādas ir tās sajūtas uzvarēt šveicietes viņu mājās un, protams, realizēt mačbumbu šādā mačā? Pusfināla spēle bija pat saspringtāka un interesantāka priekš skatītājiem nekā fināla spēle, jo mēs spēlējām pret šveicietēm, mājniecēm, viss stadions vienkārši kliedza par viņām. Dažbrīd nebija pietiekami, bija tik skaļš, ka mēs īsti nedzirdējām, ko teikt vienotrai. Bet tā bija forša spēle, kuras atcerēšos ilgi, jo tiešām spēlēt štādē pret mājniecēm tas ir kaut kas īpašs, un man prieks, ka mums izdevās uzvarēt, un arī skatītāji novērtēja mūsu labo spēli, neskatoties uz to, ka mēs neesam no Šveices, tā kā tas bija ļoti mīļi no viņiem. Tīni, tu jau pēc fināla intervijas teici, ka bija grūti savērt vārdus teikumos, cik varbūt īsumā noraksturot, cik tas spēkus prasīja vispār šis turnīrs un cik laiks vajadzīgs, lai atjaunotos? Jā, mēs nospēlējām 7 spēles 4 dienu laikā, un šis bija ļoti fiziski grūts turnīrs, jo katra spēle bija ar ļoti augstām likmēm pret ļoti stiprām pretiniecēm, un tāpēc mēs tagad paņemsim 2 brīvas dienas, bet tad atkal lecam iekšā treniņu ritmā un turpinam trenēties.